Kolēģis atbrauc, protams, izklausīsies, ka es tur atkal kaut ko kritizēju un sūdzos, bet tā nav smuki. Viņi palīdzētu sataisīt gultnes nomainījā, kondišku uzpildījām, gribējām braukt ārā, paskatās, riepas plakanas, ja. No. Tas izstāst, lūk, šādi, te mēs brauksim ārā no mājām, tepatās no Saskatunas, ja. Tātad, kā redzēt, tas 38 stundas, mēs esam bišķi... Es jau pa gabalu neredzēju, viņš man to viena pirksta sveicienu sūtīja. Es viņam šitā sirsnīgi māju pretī. Skaties, kā izskatās. Man cik pa dibenu to kauns ir vai nav? Publiskā telpā. Mēs paliktu Dienvidu Karolīnā. Droši vien, ka es domāju, ka 99%, ka mēs aizbrauktu līdz okeānam, nopeldētos. Saw a dude microwaving fish at 2 a.m. Everybody in the room started praying again. One guy warming soup with his dang headlights. Another selling knives in the parking lot. Nice guy on pump 7 yelling, who stole my... Atvainojos par video pārtraukšanu, bet vēlējos lūgt jūs visu palīdzību sakarā ar to, ka YouTube maina savus noteikumus no nākošā gadā 1. februāra. Tiks ieviesti stingrāki noteikumi, lai tiktu viņu sadarbības programmā. Un ir 2 kanāli, kurus es skatos, kas arī nodarbojās ar tālbraukšanu pa Kanādu un Amerikas Savienotajām valstīm. Un viņu kanāliem pietrūkst kaut kādi nedaudz virs 200 sekotāji, lai viņi tiktu šajā programmā pēc veciem noteikumiem. Tātad es ielikšu kanālu nosaukumus kaut kur augšā stūrīšos vai apakšā, ja man izdosies. Es arī mēģināšu ielikt aprakstā, zem video aprakstā būs viņu linki uz viņu kanāliem. Tad viens ir Egils brauc ar auto pārvadātāju Pontārio, piegādā kravas, piegādā mašīnas, automašīnas tātad uz pie dīleriem, uz tirgošanu, un otrs kanāls ir Agnese, kura brauc pa Amerikas Savienotajām valstīm. Viņi arī pietrūkst nedaudz virs 200 sekotāji, lai tiktu šajā programmā. Tā kā jūs droši drīkstat piesakot un skatīties un atbalstīt. Paldies par uzmanību. Turpinam skatīties. Brother, this whole parking lot don't give a damn. CB chatter sounding like a soap opera fight. Breaker, tell your mama get her cat off my bike. Bathroom stall looking like a crime scene sketch. Seat so cold it'll make a big man stretch. And I swear on my life when I wash my hands, a rat came out looking like he wanted to dance. It is the truck stop circus. Wild and cheap, food look dead, but it still ain't asleep. If them burritos start moving, don't you dare blink. Truck stop magic stronger than you think. Truck stop circus, Lord have mercy. Everything questionable, nothing ever helped it, but we keep coming back, cause the diesel runs deep. Crazy place. Sveicināti skatītāji, 31. jūlijas. Tātad šajā video tiks atainoti dramatiski notikumi, varbūt. Viss būs no dzīves, cilvēkiem ar vājiem nerviem. Lūdzu neskatīties. Tātad vakarien aizdām konteineru, atvedām uz mājām un ne vispār. Mums tagad ir garās brīvdienas, tad sestdiena, svētdiena brīvs. Neviens nestrādā, visi brauc uz ezeriem tā tālāk. Mēs domājam, ka mums nekas nebūs. Kad nesteidzāmies pusdienas laikam vienkārši mums atsūta ēpastu, ka jums ir krava. Mums, nevis jums, bet mums. Neviens neko nebija zvanījis, prasīs, labi, no kravas jau neatteiksies. Kā var redzēt, ātrās palīdzības. Viss kārtībā aizdām nometām konteineru. Tagad pēcdienā es atbraucu rutiņā, iepirkties. Es atbraucu, tik man uzkrāmēja viens pats. Es vienkārši nostājos citā vietā nekā parasti. Nekur te arī bedri ir, kur smuki pakaļ iet iekšā. Laipas izliek ārā un nekas neķerās. Kaut viņš tam ir paceļam, aizmīgi, bet kāpēc to stāst. Kolēģis atbrauc, protams, izklausīsies, ka es tur atkal kaut ko kritizēju un sūdzos, bet tā nav smuki. Tātad buferis pakaļējies. Viņš nostājas pilnīgi nepareizā vietā. Kaut gan viņš mūsu kompānijā strādā, nezināju tos gadus. Jūs redzat, tie buferis cik tālu no pakaļiem ratiem projām. Un ja tu nostājies tādā kaut kādā glupā vietā, tad sanāk kas, ka pakaļi metās zemē. Un tie vēl viena vieta, kur mēs parasti lādējamies, kur neviena nav. Tur vajag nostāties. Es savā garā te mierīgi stropēju, šņors, dzirdu pēkšņi kaut kas tā kā, pa granti, ka velk, vai ne? Bet ritīt aiziet.
Es tepat tās priekš tās mašīnas liku šnoras, skatos, Džekam pakries bufers pret zemi, ja? Šī te daļa pret zemi, visi tie atmetusies, pakaļie rati gaisā, spolējās. Un tā vietā varbūt, lai viņš izkāpt ārā un padot atpakaļ, kaut ko izdarīt lietas labā, viņš gāzi grīdā un spolēdamies virsū. Kāpēc to stāsta? Tad tur blakus ir off-grid, kur ražo off-gridus. Tie ražo 4 varbūt mēnesī, ja? Tur vairs mums nav biznesa praktiski nemaz. Šī pēdējā vieta palikusi no Saskatūnas, kad mums iet ārā kravas. Tad bija kādreiz motorhomes, kuras mēs vedām no rūpnīcas. To mums arī vairs nav, jo tos pārņēma cita kompānija. Vai tiešām mums vajag sačakrēt vēl šo kompāniju? Nezinu, jums nevienam tas neinteresē, bet tas ir par darba kultūru un es neteikšu kāda rasa, bet viņš nav mūsējā rasa. Un arī nav tā rasa, bet vienalga. Ko es tagad parādīšu par pretrūsas apstrādes rādīju pirms tam Kvebekā, vai ne? Tur bija Džekas bērnībā burkāns dabūja. Pēdējām vietām liek, kā smuki visi nopūst, visi ritīgi nopūst. Un paziedies, kur izpūtējis. Vispār neviena piliena nav virsū. Tie augšpusē visi smuki, visi perfekti nopūst. Un mēs varam paziedies, visi izpūtējis, perfekti, spīdīgs. Viss pa čotko. Protams, pa Kvebeku jau arī. Neko sliktu negribu teikt pa Kvebeku, bet tauta runā. Tālāk pienāca 3. augusts. Tiekas atceros, ka tā lampiņa bija izkritusi. Tas bija laikam iepriekšējā, jā, tad, kad es aizvedu konteineru, es taču biju aizmirsis ielikt viņu. Dēlam vajadzēja mašīnu palīdzēt, sataisīt, gultnes nomainījām, kondišku uzpildījām. Gribējām braukt ārā, paskatās, riepas plakanas, jā. Es taču teicu, ka kaut kāds magnēts rekušies, teika šņāts. Līdz ar to, par cik viņam ir tās centrālās gaisas visām riepām. Es nāku uz riņķi, tā kā tais pārbauda. Šitā riepa ar visa plakana, ne? Plakana. Tās nav tik traki, jo pārsās svars lielākā daļa sēž uz pakaļiem. Cik viņš tur bedrē, tas sēž kaut kā jocīgi. Jālāpa, kārties jautrais izbrauciens ar visādām problēmām. Labi, ka man viņi nav jāpumpē, viņi pats jau pēc tam uzpumpēs, bet tas sūcums ārā jādabūna jebkurā gadījumā. Tāda šies te milzīgais akmens bija pārdūris riepu. Viņš bija garanis šitā te iegājis riepā iekšā. Caurums tāds, ka man tur neko nevajadzēja darīt, neko. Viņš mierīgi iešāvās iekšā. Tas diegs jāapstāsē. It kā ārā nekāda burbuļa nav, bet viņš kaut kā baigi iegāja viegli iekšā. Tā ir zamīgi, jā? Jā, pilnīgi prasīt to Silviju, ne? Kurā gadījumā, ja viņš tur lēnām laiž ārā tā, ka nedzird, tā nav problēma, viņš visu laiku tiek pumpēts tāpatās. Es vairāk domāju, to ja viņš izkrīt, tad varētu būt problēma. Bet, protams, kā vienmēr jau lietum jāsāk līt vējam, jāsaceļās un vilcienam vēl jābrauc garām bija, tā ka es vispār nedzirdēju, kas te notiekās. Bet, paliksim pozitīvi, vai ne? Es domāju, ka būs labi. Bet kā var būt rutīgi pozitīvs, ja... Nē, es cenšos būt pozitīvi. Labi, viss vācamies. Es domāju, braucam, mums tas aizņēma cik? 5 minūtes, ja? Gatavs. Es domāju, jā. Ja viņš izskatīs ārā, es otrais likšu 2 diegus iekšā. Tā riepa vēl braucam kādu laiku. Es domāju, viņi līdz pavasarim vēl nobraukt. Protektors ir. Labi, vācamies nost un laižam. Tālāk, pirmais pārbaudījums ir pārvarēts. Īsmā jau pirmais ir tas, ka mums papīri nebija izprintēja papīru šodien, pirms braukšanas. Skatāmies, tur tikai vienai ātrai palīdzībai tie papīri. Otrs nemaz nav. Tad mēs robežai pārnetīgi, bet to visi nokārtoja. Kaut gan viņiem ir brīvdienas, šodien garās brīvdienas, viņiem brīvi. Tad dispečers bija tik laipns, to visu izdarīja, un viņš jau pats laikam bija salaidis dēlī to pasākumu. Bet ceļvedītas izstāst, lūk šādi, te mēs brauksim ārā no mājām, tepat no Saskatūnas, ja. Tātad, kā redzēt, tas 38 stundas, mēs bišķiņ mazliet savādāk brauksim, mēs nebrauksim gar Čikāgu, jo tie ir atkal tie maksas ceļi. Mēs pie Minnesotas te brauksim lejā pa otru variantu, šitā te tur ir bezmaksas ceļi. Un tad te pašā galā ir divi dropi, 2 piegādes. Pirmā ir vienalga, pirmā tiksim gandrīz pie paša okeāna. Tā kā ja mums nebūtu bijuši papīri kārtībā, vai ne? Mēs izbrauktu ārā droši vien rītā, mēs nepaspētu piegādāt līdz piekdienai, tad mēs varētu palikt pa brīvdienām, patusēt pie okeāna, atpūsties. Bet, izstāst, ka mēs paspēsim piegādāt no otra, te bišķiņ 200 km augšā uz ziemeļiem no šejienes, no pirmās vietas.
Un tas viss jāpaspēj līdz piekdienu izdarīt, tad 38 stundas, 3805 km. Būs bišķi citi kilometri, jo tad mēs brauksim šortkatiņā, taisīsim, lai nav jāmaksā pa ceļiem. Kā traucam līdz benzīntankam? Kas ir tepat 15 minūtes no mājām, tas rats perfekts, ne? Ir ciets. Nevar saprast arī, ka vēl viens akmens ir iedūries, bet tas ir apaļš. Kur man slāpījums ir droši vien apakšē kaut kur. Nevar tik klāt, bet jā. Tas kā viņš uzpumpēja visu smuki bez problēmām. Jā. Tā kā par riepām vairs nav jāuztraucās. Un šodien story taisīja, apstājamies pie TV krustiem un es skatos, tur nāk viens smagais, jā. Un viņš tad diezgan tālu, viņš nebrauc ātri, izties, ka viņš tikko bija no kaltes vai kas tas vai graudu tās tur glabātos izgriezies ārā. Es apstājos pie stopzīmes, sāku braukt, vai ne? Viss kārtībā, viņš skatos, tuvojas, mierīgi tur redzēt, mēs samainīsimies uz problēmām, tur ne man jābremzē, man nav viņam nav jābremzē. Un šoferi bieži vien sveicinās, vai ne? Šitā te pa logu pamāja viens otram. Bet ir vēl viens otrs sveicināšanās zīme, ar pirkstu vidējo, ko es nerādīšu, ja? Es jau pa gabalu neredzēju, viņš man to viena pirksta sveicienu sūtīja. Es viņam šitā sirsnīgi māju pretīm, bet tā kā viņš jau bija man tuvāk klāt, es sapratu to viņa zīmi, bet es savu zīmi nenomānu, es paliku pozitīvs. Es dienu iesākām vispār pozitīvi, vai ne? Jo mans līmētais rats vēl joprojām, ko vakardienas līmēja, kad sākām braukt, ja? Ne līmēja, ievērt diegu, visi kārtībā, visi turās. Visi turpinam uz pozitīvas nots. Vai tev ir ko piebilst, sieviņa? Nē. Sieviņai nav ko piebilst. Jā, tad mēs izlaidām, šodien no rīta palaidām vaļā video YouTube par šito tikšanos ar Kristapu. Tas ir vislabākais, kas ir bijis pagaidām. Skatījuma ziņā, tik īsā laika momentā. Laikam tas Kristapa vārds tomēr ir spēks, vai ne? Tā kā magnēts, kas pievilina skatītājs. Labi, visiem priecīgu dienu. Anē, jums tagad ir vakars noteikti, jā, lielākai daļai, jo mums ir rīts. Šaujam tālāk. Walmartiņā vecajā labi apstājamies pusdienām. Paņem kaut kāds augļus, par cik esam iebraukši Amerikā, te nevar neko vest no Kanādas. Par ko būs Storytimes? Storytimes būs par... Kur ir? Par logu slotiņu. Tad, kā es teicu, sestdienas palīdzēju dēliņam, vai kā sanāk, viņš palīdzēja man taisīt viņa mašīnu, gultas mainīt, un sieviņa aizbrauc uz veikalu. Es viņai palūdzu, lai nopērk slotiņas. Mums tur Costco tāds ir vislabākais veikals pasaulē, kurš tirgo slotiņas. Normāls kvalitātes un pa vislētāko cenu man vienmēr bija ok. Es domāju, sieviņa man atvedīs jaunas slotiņas. Jā, viņa atveda. Viņa atveda viena. Viņa iedomājas, kad iepakojumā būs divas. Kaut kur jau ir noteikti, var pa divām nopirkt, bet cik daudzām mašīnām tie izmēri atšķirās viena no otras slotiņas. Tad viņi pašā, vismaz Kanādā, Amerikā, te piemēram Walmartā visas bija tikai pa vienai. Es nopirku pamēģināt kaut kādu jaunu variantu. Man liekas, man kaut kāds sen bija tāda, bet es neatceros. Tātad šitā visdārgākā, visdārgākā slotiņa kāda bija. Tie jau ir rakstīts, tie man droši vien, kad apmuļķoja to reklāmu, ja? 50% labāk nekā pārējās. Bet pasīties, kas te ir. Es nezinu, es varēšu fokus dabūt, nevarēšu. Viss tas pēc strīpiņas, es atvainojos, bet pēc tā kā divām, tur ir divas gumijas, vai ne? Redzēs, vai būs divreiz labāk tīrīs mušas nost, vai ne? Un tie vispār ir apzīmējums, jā, ka tas ir mušu tīrāmais, vai ne? Visāds tur kukaiņas, nezinu, zaķīšu notīrīt, vai kas tur domās, tas vai pļocka kaut kāda. Tā kā man viena jau jauna ir uzlikta lētā, no to lēto es uzlikšu šoferu pusē. Es to pārlikšu uz pasažieru pusi un no šoferu pusi uzlikšu te tādu ar smukiem uzrakstiem, kur tas smuku uzraksti ir, kur smuku uzraksti. Te kaut kas vēl tur, kaut kas sarkaniem cipariem, kaut kas warning, kaut kas tur. Jā, liksim virsū. Šitā te viņi izstāsta, ka izņem ārā no iepakojuma, smuks uzrakstiņš, vai ne? Šitā te viņi izskatās. Es aizmirsu pieminēt cenu, bija $25. Man kā čīterim tas ir nenormāli, nevis čīterim, bet kā bija cheapskateam, tā bija pareizi jāsaka. Tas ir nenormāli dārgi, tas ir 30 pāri. Kanādas dolāri tur mierīgi Kanādā sanāk divas štādas. Te, protams, ne tās dubultās, vai ne? Redzēs, kā būs, vai ir tā vērts, vai nav. Var jau komentāros minēt, vai ir labs, vai ar S burtu sākās. Ņočiņ labs.
Tā mums ir mazliet izmaiņas. Izmaiņas tāds, kad vakar es teicu, kad brauksim apkārt Čikāgai, lai nav, lai pa bezmaksas ceļiem. Bet es pēc tam, kāpēc es to teicu, jo, kad mēs braucām lejā, iepriekšējais brauciens, kas bija kad mēs braucām uz Džordžu, uz Atlantu, tad bija izdevīgi braukt pa bezmaksas ceļiem, kaut gan tur rādīja pa stundu ilgāk, bet mūsu gadījumā pa kuru ceļu braucat mums būtu ilgāk, jo mēs nebraucam ne 120, ne 130. Un kilometru ziņā tur bija viens tas pats. Šajā gadījumā es pārskatīju vēlreiz to karti. Šeit ir ekstra 150 km, lai brauktu riņķi apkārt plus 2 stundas gandrīz, ja? Ne, vai pusotra. Laiks mums neuztrauc, bet tur ekstra 150 km, jā. Degviela tagad ir atkal nenormāli dārga. Es pareiķināju, es varu braukt pa maksas ceļu, mums izmaksā mēram tikpat. Cik es rēķināju, ko 50 Amerikas dolāri, 70 Kanādas dolāri, ļoti apaļi rēķināt, 70-80. Un degvielā, ja es braucu ekstra apkārt, man ir, tā es rēķināju, tā ir ļoti nopuļo 30 litrus 100 km, tas būtu, ja cena tagad, cik mēs rēķinājām, cena gan $2 litrā, bišķiņ mazāk. Bet, doma tāda, ka mēs brauksim, pa maksas ceļu, jo kaut gan tur varbūt cenāks pāris dolāriem dārgāk, bet nav ekstra nobraukums mašīnai tālāk. 5. augusts un kārtējās plāna maiņas. Ja vakardien es pārplānoju, ka brauksim pa maksas ceļiem, pa Čikāgas apceļu, tad par cik mēs esam lieli gulētāji, šodien mēs nogulējām līdz 10 rītā, jo mums nav kur skriet. Un tad es sapratu, ka mēs tuvojamies Čikāgai un tas būs tas laiks, kad tur būs vislielākā satiksme. Es tagad pārskatīju karti un man piedāvāja tādu ceļu, ko man iepriekš nepiedāvāja. Man tikai viens gabals, kur ir jāsamaksā par ceļu. Tad būs kā $10 laikam, jā. Un tad prom, man nemaz nebūs apkārt Čikāgā jābrauc braukt taisno tagad lejā uz dienvidiem. Apstājāmies Welcome centrā uz labierīcībā. Paskatieties, ka šis teāts aizmugurē stūrējošās asis. Pati piekave, kāda krava izstāvs kaut kāds, nezinu, ko kāda propeleri augšā, droši vien, kas dzesē. Rutiņā, kur tu esi? Baudi kravu vai viss šņors ir. Tā kā es vienreiz teicu, pirmo pārbaudi uztaisi, ja šņors ir cietas, stingras, tad viņas arī būs stingras pēc tam. Ja ne, tad otrajā reizē savalkot viņas būs pēc tam stingras, jā. Tā paskaties, kā izskatās. Man cik pa dibenu to kauns ir vai nav? Publiskā telpā. Cilvēks skatās uz mums. Ko tu runā? Tas ir tā, cik ir āsis, te ir 6 āsis. Ja, reku te, šies te viss aparāts stūrējās, grozās. Bišķiņi ir aizņēmuši stāvlaukumā, ne, bet, jā, pas, cik viņš garš, valcās, cik viņš garš. Tur bišķiņi nopiec, un priekšā ir cik āsis? Priekšā ir 3 āsis. Šis arī stūrējās, un neko vēl viens tāds pats līdzīgs, jā. Smago. Tur arī, tas arī rītīgi plats. Un šitām priekšā kur ir pasties, cik daudz āsis. Un arī grozās. Viņam arī ir un pasties aizmugurē. Jā, nē, tas ir ezers rats tur. Kur aizmugurē 6 āsis. 12 asis, jā? Nezinu, labi ejam. Pirms jāiet tur. Tā. Tas nozīmē smags, vai ne? Protams, ka smags. Viņš ir bija plats, arī tikai 14 pēdas, vai? Vakars uz ezeru. Izbraucām kaut kāds, nezinu, 4 benzīna tankus, viena restēri, nekur nebija vietas. Pilnīgi nekur, viss ir pilns. Kā jau uz austrumiem braucam. Šitā te improvizējām ceļa malā, tie mēs neesam vienīgie. Šitā te nolikāmies te. Jāapstas, bļāvis, ritīgi tu esam malai piebraucis. Te ir kaut kāds ūdens. Kas tur ir? Izstāst, ka būs labi. Kas neiegāžos kaut kur. Te ir kaut kāds čūskas.
Vēl kaut zvēri. Nu, nē, būs labi. Riepas vēl ir uz plakanās virsmas. Šitā te paiet vakaros. Mums jau bija jābeidz braukt, jo pirms stundas laikam. Labi, ka mums ir rutas stundas. Tad mēs varam turpināt braukt. Šā te lielais ceļš pat iet garām. Pretējā pusē arī ir restērija, kur arī var smagie palikt un viegli. Tur arī viss pilns gan iebrauktu, gan izbrauktu. Es nezinu, cik tas labi redzams kamerā, bet šitie te džeki, kas te stāv priekšā, tu vispār salkuši, kur vieglē tikai var. Bet, mums arī kaut kur jāguļ, vai ne? Lampas visas deg, viss kārtībā. Var iet gulēt, pasīs uz otrā pusē, kā izstās. Šitā te jā, ritīgi tuvu malai, ko redzēt. Ir uz asfalta, kurš tas rats ir uz... Nevar redzēt, bet jā, katrā ziņā uz asfalta viss ir tā kā vajag uztraukumam no pamata, viss ar labu nakti. Tālāk nākošais rīts. Tā izstās mūsu improvizētā stāvvieta. Kolēģis ir tikko aizbrauc prom. Es uz priekšā stāvēju. Pēc vietējā laika tai būs 10, pēc mājas laika būs 8 tikai no rīta. Tā izstās, kā es te malā esmu nobraucis. Mašīna vēl ir normāli uz braucamās daļas. Ne braucamās, bet nav zālē iekšā. Piekabē rati gan ir uz paši kantītes, bet tie gan ārēji rati, tā kā nav liela problēma. Šitā te izskatās. Smuki maliņā tā, ka nevienam netraucē. Te man bija bail, ka naktī es būtu devis atpakaļ, tad šodien te varētu iegāsties. Tad tā nāca un blankšana zemē būtu. Un tur ir tā restērija augšā. Tagad ir viss tukši. Kolēģis no aizmugurs, kas bija arī aizbraucis projām. Mašīnai visam viss izskatās kārtībā. Mums vēl bišķiņ jāpagaida 10 minūtes, lai beidzās 10 stundu pauze. Un tad var laist tālāk. Šodien būsim galā. Ne pašā galā, bet netālu no atdošanas vietas. Un tad jau rītā atdos. Protams, šodien jāsazvanās jāuzprast, līdz cik viņi rīt strādā. Un tad viss būs kārtībā. Tautraks. Es tik viņam garām netiku. Te vispār bija 55, viņš pret kalnu tā kā lēnām gāja augšā un šim eja garām. Šis aiziet. Cik tas senāk jūdzēs 175 jūdzes, tad 120, jā. Tad mēs ieraugam beigās, ka policija priekšā stāv. Bet labi, šis nepieņems. Pat kā šis laižās no mums. Vai tas tautraks ir nenormāli gigantisku motoru, vai arī viņam tas, un šitās te tā būda tam aizmugurē tukša, vai kas te notiek. Viņi panāca. Tie vēl ir, protams, 55 jūdzes stundā. Kas? Jā. Tā, te aizies garām viņam. Parādīs viņam, kur vējš ziemo, vai ne? Kā kolēģim noticies spoguls atlocīts, kāds ir griezies ārā. Man vienreiz ar šitā tepat bija ar draivenu, ka būdu griežās ārā. Un jācis ir aizbīdīts, cik vien ar maksimums uz priekšu, tad pašai jāstē baigais svings ir, vai ne, Ruta? Un šitā te aiztir spoguli atlauž. Paldies Dievam, viņi var iekabināt atpakaļ, bet un kā apakšies mazais spogulīts ir izlausts, izdauzīts. Tā dzīvē gadās. Nav stikla apakšā. Tad nav stikla apakšā, viss droši vien savākts. Viss. Ejam uz dušu, degvielas salieta un pusdienas jāēd pēc tam, vai ne? Jā, laižam. Un pirms stundas mums piezvanīja dispečers un piedāvāja kravu no Dienvidu Karolīnas, tur, kur mēs atstājam ātrās palīdzības uz Montreālu, Quebecā. Bet problēma tāda, ka to kravu nevar savākt rīt. Un nevar savākt, teorētiski rīt var, bet mēs nepaspētu.
un svētdien viņi nestrādā, tad mums būtu jāpaliek līdz pirmdienai. Un viņš saka, jums jau tāpat tās rīsets jāņem, tātad 36 stundu pārtraukums, vai ne? Un tas ir, kad ir tikko jauns dispečers, ka viņš vēl īsti nezina, kuram kas kā ir, vai ne? Mēs tā kā braucam komandā, mums tie 36 stundas pārtraukumi neattiecas, tādā ziņā, ka mums nav jāstāv uz vietas, jo vienmēr kāds no mums varēs braukt, ne? Bet, doma tāda viņam ir, ka, mēs tur paliekam, ja, līdz pirmdienai, un pirmdienai savācam un braucam uz Kvebeku, tur kaut kādi 2 ģeneratori, es nezinu, cik lieli, cik smagi, neko nezinu. Un samaksa tur bija tāda, ar 2 pusēm. Vienīgais, ja viņi ir Amerikas dolāros, tad būs laba samaksa, ja Kanādas dolāros, tad 2 pusēm. Bet problēma tāda, ka mēs prasām, kas ir no Kvebekas. Nē, no Kvebekas pēc tam. Jo Kvebekā normāli parasti ir autobusi, ātrās palīdzības. Un tāpēc viņam tad teicām, ja tev ir kaut kādas autobusi, ātrās palīdzības, ko tu vari mums uzreiz iedot no turienes, tad mēs ņemam to kravu. Bet tā savādāk mums tagad sēdēt šeit 2 dienas dīgt uz vietas, jā, arī mums nebūtu interesanti. Tad mēs labāk to pašu dienu pāris stundas pabraucam tukšā līdz Indiānai, savācam kemperus un braucam tālāk. Kur šajā gadījumā, ja neatrod Kvebekā kravu, tad mums atkal lejā uz Indiānu ar tās pašas dienu pāris stundas jābrauc uz leju. Jāgai redzēs, kas tur būs, kā tur būs. Ja viņš atradīs, teiksim tā, ja būs viņš dabūjis kravu no Kvebekas, tad mēs noteikti paliksim šeit, Dienvidkarolīnā. Mēs vēl neesam Dienvidkarolīnā, mēs vēl esam Tenesijā, bet jā, tad mēs paliktu Dienvidkarolīnā. Droši vien, ka es domāju, ka 99%, ka mēs aizbrauktu līdz okeānam, nopeldētos, izbaudītu brīvdienas, tā varētu teikt. Kā redzēs, kas būs vēlāk, būs jāuzzina. Tagad viņiem ir saskatūnā pusdienas laiks. Redzēs, vēlāk jāuzzina, jāsaprās, vai ir kaut kas noskaidrots vai nav. Kamēr maldamies pa Tenesijas kalniem un līkumiem, pastāstīšu vienu storītēm par ātrumu pārkāpšanu, sodiem un bonusiem. Tad tie, kas skatās jau vairāk kā mēnesi, tie droši būs redzējuši to video par to, kā mani noķēra par ātrumu pārsniegšanu, bija 15 km virs atļautā ātruma. Un kaut kāds pāris mēnešus pirms tam jaunā vadība pieņēma tādus noteikumus, kad šoferiem, kas pārkāpja ātrumu, vai, tas bija tieši par ātrumiem, droši tur bija vēl kaut kas tie sarakstā, bet runa tieši gāja par ātrumu pārsniegšanu pirmajā reizē, uzreiz ir sods. Tātad $500. Kur man sodi nebija bijuši 10 gadus. Es it kā atbalstu to lietu, bet pirmajā reizē sodīt uzreiz $500. Es nezinu, ja tu esi kompānijas šofers un tev alga ir $3000, 3,5 man kādreiz bija kā kompānijas šoferim, ja? $500, tā ir liela summa. Un otrajā reizē bija 1000. Tātad tas ir tiek rēķināts 24 mēnešu laikā. Ik pa 24 mēnešiem tie sodi dzēšās. Vienā ziņā es to atbalstu, visu kārtībā. Un, protams, tur bija arī bonusi tajā visā pasākumā. Bonus bija tāds, ka visiem šoferiem, kur iziet inspekciju, tātad uz ceļa arī taisa inspekcijas pārbaudas mašīnām, ja tev pozitīvi inspekcija, visi kārtībā, nav nekāds problēmas, tad kompānija tev tā kā atalgo par to, ka tu esi rekur labs džeks. Viss kārtībā. Mēs tev tagad iedosim bonus, vai ne? Tagad es jums ļauju minēt. Tātad, ja par pirmo sodu ir $500 sods no šoferi, ja? Ne tikai policija soda, tad mani toreiz nesodīja, man tikai bija brīdinājums, bet kompānija no manis paņems 500. Vēl nav paņēmusi, bet es domāju, šidējā te augusta mēneši, tas, kas pa jūliju, ko mums izmaksās 5. augustā, es domāju, ka tur būs tie $500 nost. Tad, kā es domāju, cik maksā balvu par labu inspekciju, ja, kad nav pārkāpuma. Tātad normāli $500 sods, tas būtu, gan jau vismaz $100, vai ne? Tā es esmu dzirdējis citās kompānijās, nekur es neesmu dzirdējis zem $50, man liekas, visur standarts ir, kad $100 un uz augšu par to, ja tu izēji
veiksmīgi to inspekciju, ko tev uz ceļa aptver, vai ne? Mūsu kompānija, tā no drošiem avotiem var pateikt, ka $5. Tātad man no pārkāpēja paņem 500 un to, kas ir veiksmīgi izgājis inspekciju pārbaudi, ja, tam iedot $5 dāvanu kārti Tim Hortonā. Tur kafiju var nopirkt $5, jūs nepārklausījāties. Šitas man vienmēr patīk tuneli iebraukt, tad papūs stauri. Cilvēks, kad domā, ka viņam taurē kaut kāds taurētājs. Krastēja mašīna tālākajā galā, it kā viss ir zīmes, ka nevar te likt pa nakti stāvēt. Es beidzu sameklēt, tad pirms tam braukājoties tur security, kas ir tas džeks ar lampiņām gaismiņā, kas izstās pēc viltus policijas un pavaicāt, kā tur īsti ir, jo aplikācijā daudzi šoferi raksta, ka nav problēmas, ka var. Tagad šis ir kaut ko noziedējis. Ja viņi neļauj mums pusotru stundu līdz galam, mēs jau varam aizbraukt. Tālāk uz priekšinīgais jautājums tāds, ka jau austrumos problēmas ar vietām ir. Reku, stāv aiziesim. Tā zilā mašīna, reku, taks tur mirgo. Tā mēs aiziesim, uzprasīsim. Paskatīsimies, ko šie teiks. Ko pirmo reizi mūžā bija runāja ar veikala menedžeri. Džeks bija, tumšs ādas krāsas, bet ķēdes, tās ķēdes, kas viņam bija uz kakla, visi tie, kas atcerās A komanda, ja? Kā to Džeku sauc, kuram bija tās ķēdes. Viņam nebija tik daudz kilogrami, bet, bija kilogrami. Es nezinu, vai tas bija īsti. Es tipu šaubos, ka Walmart darbinieks varētu īsti zelta nopirkt tādās kvantumos. Bet viņi teica, jā, mēs varam palikt. Bet ko tā pirmā teica? Tā sieviete teica uz savu atbildību. Jā, ka var policija atbraukt. Ko tas nozīmē? Policija var atbraukt un var arī neatbraukt. Jā, mums sakal vajag improvizēt stāvvietu. Šitā te nolikām maliņā. Tu domā padzīt vēl uz atpakaļ? Tāpēc es domāju, ja tu nebūtu prātīgi, tu varētu būt. Jā, bet tad mēs būsim, tā, lai paliek plats regulēšana, tas smuki tā kā tie iepriekš un salikuši, ka tur cauri netiek normāli. Tagad reka smuki, mēs esam aiz līnijas, viņš ir aiz līnijas. Visiem labi. Jā. Te reku nav nekas teica, ka te nevar stāvēt. Tur tālāk zīmes ir uz priekšu no pārka. Es domāju, mums ir ideāli, ne? Jā, reku līdz pašai apmalē. Te jau var redzēt, ka cilvēki ir dzinušies uz apmalas virsū, bet mums jau to nevajag darīt. Ne? Es domāju, ka tur notiek kāds uz te nakti apstājas. Es domāju, visi metamies mierā. Vakars uz Adzeru. Turisti stāv. Džeks ir apstājies, ka ir vieglie stāv. Tā kā mēs vienreiz, tā ir situācija, kāda ir austrumos, ka vienkārši nav kur stāvēt. Ja, ka tur mēs tālumā stāvam. Jā, te nebija pirms tam nevienas mašīnas. Kāda mīgla ir ārā. Ko redzēt šitā, tur visa mīgla gaisa toči tā kā sajūt, tā kā pirtī būtu. Tā, te bija viens pirms tam, tas aizbrauc, tagad cits nostājies. Mēs tā smuki, te esam aiz līnijas. Tur viens blakus, viss tālāk, tur uz priekšu, mums ir zīme, ka tur stāvēt nedrīkst. Viņš arī, redz, piebrauca, atstāja tādu gabalu, daudz tādu ar baigos gabalus pa vidu. Tukšus, jā. Tas arī tur padās malā. Iepriekš tajā pusē bija. Tur arī bija tas pats, kas tur varētu visi sastamtos, tur būtu vēl vienā mašīnā mierīga vieta, bet nē. Un šīs arī, kur atstāja, labi, viņš ir zem zīmes, bet, atļauj vēl kādam palikt zem zīmes, pasies. Tie praktiski, gandrīz mašīnas tiesa, ne gluži, bet, pus mašīnas toši. Tādi daudz ir. Viņš piebrauktu klāt, atstātu man
tālāk tiek ārā 2 metri atstāta, ja? Perfekti būtu. Vēl viens varētu atstāt zem zīmes. Viss jāiet čučēt. Augusta rīts. Tā man palaidīs. Džeki izmanto rāciju, lai spēlētu mūziku. Paskaties, kāds negadījums te bijis. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē mums uzreiz bišķītiņi mums tas paņem laika nost, bet mums ir diezgan tieši tas spēlētāji, dziedātāji, muzikanti. Tas ir diezgan daudz ekstra laika. Līdz cikiem mums teica līdz 4, līdz cikiem viņi bija līdz 4, jā? Līdz 4, 3. Līdz 4, jā, tad mums līdz 4 jābūt. Teorētiski, ja mēs šo te nometam uz ap 12 pēc vietējā laika, esam prom no turienes. Līdz 2 vietē mums palika cik? 2,5 stundas. Tā kā jā, teorētiski mēs noteikti uz 3 mums vajadzētu, ja nebūs vēl kaut kādi štādi te negadījumi uz ceļa, tad, pārsteigumi, tad mēs paspēsim piegādāt šodien. Un runājot par Dienvidu Karolīnas kravu uz Kvebeku, nav, brauksim tukšā atpakaļ kaut kur uz ziemeļpusi. Cik ir 2 stundas, jā, līdz 2 vietai Ruta pasties kartē. Tā kaut kā, tā kā cerams, ka mēs paspēsim, jo, ja mēs nepaspējam, tad mēs esam iesprūduši līdz pirmdienai, jā. Cerēsim, ka neiesprūdīsim. Kā zīmē rakstīts ir, esam atbraukuši uz beigām, ja? Dead end, beigta. Tas nozīmē, ka ceļš beidzās. Jā, beidzās. Pirmā ātrā palīdzība būs piegādāta. Bijām šeit pagājušajā gadu. Arī šī būs 2. reize šeit. Tādām mazām ieliņām jābrauc cauri. Pārapdzīvotība, tie ir riktīgi. Kas te bija pa pilsētu blakus tā lielā kāņa sauca? Charleston, jā. Kas ir? Šarlete? Jā. Rutas viņa apstīksies, jā, sadak mums jūka. Charleston. Ruta mānās. Jā, Charleston. Charleston, jā. Jā, Charleston. Tā, mums te kaut kur esat jāgriežoties. Šitan? Tiešām man rāda nākošo. Varbūt mēs arī šeit neesam bijuši. Vienkārši te ir rakstīts bija Camber Way. Turn right onto December Way. Reku tur, jā, tur mums ir tur galā. Reku palmas, jā. Tā, puiši, man te vajadzēs, lai jūs mani palaižat, jā. Tā, ok, kā vajadzētu sajiet, jā. Sagāja viss kārtībā. Astīti gar pašu apmali. Tā, un mums jābrauc ir kur? Uz priekšu, jā, un tad uz kreisajā pusē būs aplis. Trampolins. Nevar baigi tu gar malu braukt. Kokiem zari uz ceļa ārā noskrāpēs jaunās mašīnas. Kāda tam temperatūra ārā? Ārā 29 grādi, ļoti mitrs gaiss. In 200 meters, turn right into the parking lot. Izkāpjot ārā uzreiz liekas tāds rīt, ka tas ir dušā. Oi, trampolins. Šīs rekura mikriņi brauc no aizmurs. Kā Krievu laikā bija Latvijas, vai ne? Izstāsta, kā ar moderno Latviju brauc no aizmurs. Grib pa labo pusi un stik garām. Tā izskatījās, jā, ka viņam nepatīk, kas brauc pa ceļu vidu, bet sadāk nevar man zaros. Jā. Tā ir tā pati vieta, kur mēs bijām, jā, kur viņi ļoti uztraucās. Kad tika mašīnai aizmuguri nenoskrāpēs, tā kā, ko es rādīju pašā izžetas sākumā, kur kolēģīts, jā, ritīgi nodeva pa grantie pakaļu. Tā, mēs apgriezīsimies riņķī, tad ar pakaļiņu tur uztumsimies virsū, uzliksim laipiņas un būs perfekti. Turn right into the parking lot. Then you will arrive at your destination. Šādi izstāsta pirmā vieta. Tā, šos vīrus ļoti labi atceros. Jā, viņi ļoti uztraucās, kā tik nepieskarās zemē.
ka viņš tām te visām pagājušas ar, ko mēs vedām, viņam ir, kā jūs rādīja, paceļam aizmuguri augšā, vai ne? Tā kā tur jebkurā vietā tu vari krāmēt viņus nost. Okay. Nu, baigi ātri nokrāmējām. 5 minūtes mašīna bija nosa, un tad otrs 5 minūtes, lai noliktu štropes, laipas un parakstītu papīrs. Tātad, lai jūs redzētu, cik tuvu mēs esam okeānam, tad rekar mēs atrodamies pašlaik šeit, jā. Šeit. Okeāns rekar šeit. Ja mums tā tad būtu bijis tā krava tiem ģeneratoriem uz Kvebeku, tad mēs noteikti aizbrauktu līdz kaut kur līdz tuvākai pludmalei un pavadītu brīvdienas. Bet tā kā mums nav tās kravas, tad vedam otro, nometam tur. Protams, ja būtu bijis tā krava, mēs pirms novestu šito un tad mēs tā kā samainītu virzienas. Bet, nu, ir tā kā ir, viss, laižam tālāk. Tā ierodamies arī vietā numur 2, kā redzat, kur ir visādas mašīnas saistītas ar visādiem palīdzības darbiem. Pēc, lai mēs te braucam iekšā šeit laukumā, apmetam cilpu, krāmējamies nost, vai ne, Rutiņ, tā tev teica? Jā. Ka mēs mierīgi būtu tikuši ārā, bet nu labi. Nu, bet tu to droši. Nē, nu jā. Tas ir cilvēki tā to saka. Ļoti labi, ka te var arī apgriezties fantastiski. Tas viss ir iežogots ar dzeloņdrātīm uz rīķi. Vai ne, Ruta? Es esmu, jā. Jā, dzeloņdrāts ir uz rīķi, lai nelien. Ārā 36 grādi plusā. Tas esot, jā, ļoti patīkami. Ārā ir sajūta kā pirtī, jā, apmēram. Tas ir plus 36 un beigas mitrums. Jā. Tā krāmēsim nost, un tad jau es ieturēšu pēdējos vārdus un noslēgšu šo video. Arī šī mašīna ir piegādāta un nav atrasta nekādi damage vai bojājumi, tā kā tur viss ir kārtībā. Es droši vien arī šeit noslēgšu šo stāstu, jo, kā man mamma saka, kad es muldu vienā muldēšanā, vai ne? Droši vien, Mamma un tēti. jā, ka es muldu visu laiku vienā muldēšanā, tā kā droši vien šis video arī būs jau piemuldēts pilns līdz malām un tecēs pāri. Tā kā, Rutiņ, kas jāsaka? Patīkam skatīšanos. Nē, cilvēki jau noskatījuši šīs beigas. Es nezinu. Līdz Tad paldies par skatīšanos. Un, protams, tur bija kaut kādi īkšķīši, kas tur bija jāspēj dzirdēt, citi youtuberi tā saka, un jāspēj kaut kādi laiki, un jā, īkšķīši un subscribe un kaut kādi tādi vārdiņi. Paldies par to arī. Jā, visiem paldies, kas nostījās līdz galam, un arī, ja ne līdz galam, arī liels paldies. Un tā kā tiksimies jau nākošajā stāstā.